Labrīt! Šodien ir 6. novembris, un es paceļu savas rokas un sirdi, pateicība, mīlestība. Iekļaušanās plūsmā. Centāmies ar lūkšanām un meditāciju pilnveidot mūsu apzināto saskarsmi ar Dievu, kā mēs viņu sapratām. Es pat zinu no galvas, kas tur ir, lūdzot tikai viņa gribu pār mums. Laikam tā ir. Un tad tālāk ir. No rīta pirmie vārdi, kurus izsaku, ir šādi. Dievs, es piecēlos, lai izpildītu tavu gribu. Šī ir visīsākā man zināmā lūksna, un tā ir manī dziļi iesakņojusies. Lūkšana nemaina Dieva attieksmi pret mani, tā maina manu attieksmi pret Dievu. Man patīk tas. Viens no veidiem, kā kanālu saglabāt atvērtu un uzlabot manu apzināto saskarsmi ar Dievu, ir uzturēt pateicīgu attieksmi. Dienās, kad esmu pateicīgs, manā dzīvē šķiet, notiek labas lietas. Taču tiklīdz es sāku šķendēties par lietām savā dzīvē, labuma plūsma pārtrūkst. Dievs nepārtrauca šo plūsmu, to izdarīja mans negatīvisms. Tā ir patiesība. Mana tēma, jo raidījums arī ir pateicība, mīlestība. Tagad īstenībā ir 16:08. 16:08. Es pamodos par vēlu šodien. Nevarēju no rīta raidījumu uzfilmēt. Bet var tagad filmēt. Man patīk, jo 11 gadi es zinu sadraudzību. 11 gadi vakar vienam dalībniekam bija jubileja. Un ir 11. mēnesis un 11. solis. Šodien telefons tāds sarkans. Un šodien iekļaušanās plūsmā man nesanāca, jo es pamodos 6:38. Narkologs izrakstīja vēl zālītes. Dzeršu agrāk, vakar 12. izdzēru, ar internetu cīnījos. Bet tā visumā iekļāvos plūsmā. Diena bija laba, jo es teicu, Dievs, es esmu tavs, lai ar manīm notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Noņem man slogu, vairāk no galvas nezinu, tur vēl tālāk iet. Un par pateicību te bija rakstīts, man ļoti patika. Ir uzturēt pateicīgu attieksmi. Ar to man problēmas nav, jo es esmu par visu pateicīgs. Un par sadraudzību esmu pateicīgs, un par dalībniekiem esmu pateicīgs. Un kad esmu paēdis, esmu pateicīgs. Un ka man ir pelnošā darba vieta, esmu pateicīgs. Un bērni veseli esmu pateicīgs, un par visu es esmu pateicīgs. Tā man ir. Bet es šodien izdomāju, to jau ir viegli teikt. Dievs, es esmu tavs, vai notiek tā, kā tu vēlies. Un es padomāju smadzenēs, ka es jau visu esmu sakārtojis, lai es tā varētu teikt. Man tāds piemērs ir, es no rīta viņu atcerējos, es jau stāstīju sadraudzībā. Visvairāk uzticās
Dievam, kas izlec no helikoptera bez izpletņa, un viņš uzticās, ka noķers to, kuram ir izpletnis. Bet es vēlāk arī padomāju, viņš arī to ir sakārtojis, jo varbūt, ja viņš vienu nenoķers, viņš otru noķers vai trešo. Jo es esmu dzirdējis, kad es Discovery skatījos agrāk, ka trikā nomirst kā cilvēks, nav vienkārši izreķinājuši to triku, kā vajag. Tur tāda ar gluži uzticēšanās nav. Tāds spilgtāks man nav neviens piemērs, bet pateicīgs es esmu, tāpēc arī manu raidījumu sauc Pateicība, mīlestība. Telefons tāds, tagad sarkanu rāda. Sarkans, tas sarkans. Centāmies ar lūkšanām un meditāciju pilnveidot mūsu apzināto saskarsmi ar Dievu, kā mēs viņu sapratām. Es pamostos, uzreiz skaitu lūkšanas skaitu, un vēl ko esmu sācis piemetināt, to es saklausījos sadraudzībā, kad šodien, nedzert vai nelietot aizliegtās vielas šodien. Un viņš man dod to šodienu, es parādīšu, man tāda ir, medaļa ir. Medaļa man ir, es paņēmu vienā, ir visādas citam plasmasas, man bija iepriekš spīdīga, kaut kam atdevu, tagad man ir, jo paņēmās tā neīstā, man patīk zelta. Es vāk uztaisīšu vēl, man ir zelta, redzi? 24. No īstā zelta, redzi? No vadam 24 stundas. Galvenais. Un tur vēl dot tādas medaļas, man ir 9. Man jau ir, es no 1. februāra neesmu lietojis alkoholu, 9 ir. 9 mēneši man. Atzīmējām Jelgavā pilī. Tieši 1. novembrī, es no 1. februāra skaitu, ka neesmu lietojis, un tieši tur pasākums arī to sadraudzību. Uzvilku uzvalku, otro reizi mūžā. Patika vispār, viss patika. Nu, tur nedrīkstēja bildēt neko, jo tur ir viss anonīmi. Tur nedrīkst. Tur jābūt sadraudzībā, tā tikai ar acīm var redzēt visu. Tā neko tur nevar. Tāpēc, kad ir cienījami ļaudis visādi, deputāti, ministri, ministru prezidenti, valsts prezidenti, dažādi firmu prezidenti laikam. Visādi, viss ir anonīmi tur pilnīgi. Tā tur ir. Varbūt nav, nezinu. Jo anonīmi nevar zināt. Neko nezina neviens. Neko nekur nevar zināt, kas ir tā kā aizmirst. Ir visādas organizācijas, kas ir tikpat anonīmi. Viss kaut ko lemj tur, tur baigā līmenī. Neko nedrīkst stāstīt. Tikai, ja nagus mauc nost, tad drīkst izstāstīt. Tad drīkst. Kā Izraēlas karavīram, viņam ir, ja paņem kustā, viss jāstāsta, ko viņš zina, bet viņš neko zināt nedrīkst. Tur tāpat ir. Un es lūdzu Dievu, sākumā es lūdzu Dievs, dod man dvēseles mieru, pieņemt to, ko es nespēju mainīt, drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Un tad es saku, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Noņem man slogu šodien dzert alkoholu un lietot aizliegtās vielas. Un šodien nelietošu, arī tev skatīšos, atkal lūkšu rītā. Tā man tas darbojās. Es jau biju izlēmis, pēc narkologa, gads pagāja, paies, bet skatīšos, uz tām 24 stundām spiedīšu vairāk. Šķiet, ka nevēlos gadu atzīmēt. Es gribu būt barjerai tajā pusē, nevis tajā pusē. Man vairāk nemaz tā neskauž tie mani draugi. Neskauž. Pateicība, mīlestība, sveiciens Baibas mammai, Vitai un visiem draugiem no 1. apļa.